Es gribēju būt rokstārs, saules brilles melnās. Esam ciemos. Jēhā ir latviešu hiti. Lai pastāstītu par savu dziesmu, Gribēju būt rokstārs. Izvirzīta Nominācijai. gada hits. Es gribēju būt rokstārs, koncerts zālēs lielās, kaut kur nogrant pērkos. dziesma radās Barcelonas Loro studijā, kur prāta vētra bija neskaitāmās sesijās, patīkamās Jā, ļoti. Līdz 4 var aizskaitīt, tad 4. Jā. Un tā bija tāda sagatavīte, kuru parādīja puišiem, un puišiem viņa iepatikās. Tad viņa izgāja neskaitāmas atlases jau iekšienē un tika nominēta uz albumu, Uz albumu. kurā arī iekļuva. Bet skaists bija tas brīdis, kad Kaspars rādīja to savu iestrādi. Mēs saucam tās dziesmas par iestrādēm, jo nekad nav tā, ka dziesma ar kaut ko ir tā kā sākās un līdz galam arī beidzās pēc 3 minūtēm. Vienmēr ir tādas idejas par dziesmu. Un Kasparam bija šis teksts par to, ka vakar nodega mans teātris un visas notis sabirušas pelnos. Mums likās baigi tēlēni, ļoti skaisti. Un tad ap to arī sākām tā intensīvi virpināt to ideju. Kurš vispār vēstījums ir personisks? Es domāju, ka puķu lietošanas instrukcija albums ir vētrai diezgan personisks, jo mēs Barcelonā ne tikai pavadījām laiku studijā, bet arī pastaigājām pa pilsētu, pasēdējām kafejnīcās un parunājām viens ar otru, kāda mums iet, no kā arī dzīma. Mūsu čata nosaukums 4 kaķi. Jā. Katru Quattro gads. Kvatro gads. Un tas ir no restorāniņa nosaukuma, Jā. kur savulaik sēdējis brīnišķīgais mākslinieks Picasso. Un pat Dalīja arī tur vispār bija impresionistu savākšanās vieta, un arī mēs tur pabijām un pasēdējām, un tur arī paspriedām pa dzīvi, no kā arī radās dziesma. Tā skaitā rockstāra teksts tika pilnveidots droši vien jau, ka sēžot tur un jautri tērzējot. Jā. savā ziņā varētu teikt, ka dziesma Gribēju būt rokstārs pārstāv diezgan tādu tradicionālu prāta vētras muzikālo skanējumu, kur apvienojas tāds ceļošs motīvs, kā es to mīlu teikt, un smeldze tāpat laikā. Jā. Lūk, un Varbūt Prāta vētrai. ceļoša smeldze. Ja ceļošas smelts, prāta vēdē, ierakstā melanholija un romantisms. un ja? romantisms. Un ārkārtīgi jauki instrumenti piedalās. Ļoti skaists ģitāras solo. Tauris, Jā. mūsu brīnišķīgais orķestrējums. Jā. Orķestra. Ar Kāļa Vanaga Vadībā, jā, Kārlim, paldies liels. Dziesmas ierakstā, es domāju, ka viens no tādiem atslēgas momentiem, varētu teikt, šai dziesmai ir Ojāra vācieša dzejolis, kaut ko klusiņā, kuru mēs atradām YouTube. Un sākotnēji mēs bijām domājuši izmantot to citai dziesmai, bet beigās tik labi sagāja Ojāra vācieša teksts kopā ar šo dziesmu, vismaz mums tās salikās, ka šobrīd oriģināli ierakstā vispār dziesma sākās ar šo dzejoli. Ja jūs klausīsieties Albuma versiju, jā. Bet par instrumentiem runājot, Tauris ļoti spēcīga, dod ļoti spēcīgu sajūtu. Klavierīte, pamandiņš. Nē, Rhodes piano, jā. Bet tā kā tas viss tika ierakstīts finālā Stokholmā, tad kas zina, kādi vīri un sievas ir ierakstījušies? Aba varbūt. Jā, starp citu arī abi tur ir rakstījušies. Tā kā šī studija ir absolūti leģendāra ar saviem mūziķiem un dziesmām, ko tā ir pasaulē devusi. Tā kā tas dod noteikti kaut kādu efektu. Protams. Es teiktu, katra mūziķa vai kolektīva vispār nodoms ir nest savu vēstījumu, ja? Pēc iespējas plašākai auditorijai, publikai. Kaut arī daži saka, ka tā nav, ka viņi iziet tikai sev, bet es domāju, ka jebkurš mākslinieks dziļi sirdī ir laimīgs par jebkuru klausītāju un par jebkuru atsauksmi, jo tomēr katrs mākslinieks sevi ir tāds mazs narcis, egoists un sauksim viņus vienalga kā, bet mākslinieki jau dara tāpēc, lai viņi nevar noturēt sevi. Viņš grib ar to dalīties. Viņš grib ar to dalīties, un līdz ar to tas arī vēstījums ir diezgan tomēr, lai arī kopīgi grupai personisks un personisks, bet tomēr viņš ir arī universāls. Ja?
Jo kurš gan negribētu būt bijis rockstars, ja? To jau mēs runājam. Jo, es atceros, pirmo reizi publiski mēs viņu izpildījām, mēs šo dziesmu izpildījām Spicē, tajā lielajā, apaļajā. Kultūrdevā tomēr Latvijas televīzijā būs tā bija pirmā reize. Tur arī varētu būt, bet televīzija varētu būt, bet tā bija otrā reize. Jā. Latvijas televīzija. Kultūrdevā Varbūt arī, ka tā, jā. Lirikas fantazijas. Bet vārdos tu turpināji skaļi plaudēt, taču tāda cerība ir. Kā tur viss ir sadedzis, un viss ir kā beidzies, bet tu tā optimistiski. Uzticīgi ir palikusi. Jā, to viņi var iet. Saka Ojārs Vācietis, tāda caurspīdīga pasaule var būt, kad ir laimīga. Tad var klusiņām kā krīt sniegs un viegliņām kā tālu atmiņu nodziedāt pašu skumjāko. Bet būs priecīgi. Es gribēju būt rockstars, koncerts jālies lielās, kaut kur nogrant pērkos. Vai dziesmai 2 vai maksimums 3 tikai tracks? Faktiski visam albumam ir 1 vai tikai 2 teiki katrai dziesmai. Tik labi mēs bijām sagatavojušies. Un, tā kā tas bija ātri, nesāpīgi un ļoti patīkami. Citreiz ir mokoši, bet šis bija patīkams process. Uz Loro studijas ielas mītiņi notiek katru nedēļu pa 2 reizēm, jo tā ir Spāņu nacionālā īpatnība. Viņiem ir jāiet ārā ielās un jāpauž savus viedoklis diezgan skaļi. Jā, mēs tur nebijām, bet mēs redzējām vairāk kārtīgi. Un vienkārši manifestē. Karām gājiens, es katreiz paklanos, jo tēmas mainās, bet kaisli paliek. Jā. Es atceros, lai tiktu iekšā Spānijā, Barcelonas studijā, vienmēr pie durvīm bija jādzied O sole mio, tā. Tikai tad tika nomesta atslēga no otrā stāva. Tad mēs varējām iet. Es domāju, dziesmu videoklips ir ļoti loģisks turpinājums pašai dziesmai. Tur arī nāca šie vizuālie tēli Elvisi, kas arī tiek izmantoti koncertūrē. Un faktiski turpina dziesmas galveno ideju. Es gribēju būt rockstars, un kurš gan cits varētu to reprezentēt skaļāk un, vai teiksim, izteiksmīgāk kā Elvisi nedaudz pārspīlētos raksturos. Un faktiski visi šie tēli turpina dziesmas liriku un veido kaut kādu savu stāstu pilsētvidē, nenoteiksmē laikā un ir ļoti simboliski, tā skaitā par notikumiem pasaulē. Tur viss kaut kā ir apvienojas vienā tādā lielā veselumā. Pirmais, kas nāk prātā, ir tas, kad ik pa brīdim kāds satiekot mūs, kad mēs esam kopā, viņš saka, vai jūs varat akustiski nodziedāt, puiši, gribēju būt rockstars. Nu, vismaz piedziedāt. Es gribēju būt rockstars, koncerts zālēs lielās, kaut kur nogrant pērkos, nokaitētās ielās. Es gribēju būt rockstars, saules brīlēs melnās. Tad, kad pāries negais, lietus skalos pelnus, lietus skalos pelnus. Vai labs jautājums. Tā būtu meitene, man liekas. Tā būtu dziedoša meitene vai spēlējoša meitene? Jā, tā būtu dziedoša, tādu skaistu samtainu balsi, mazliet uz tādu altiņu kaut tādu balsi varētu būt. Kristīna Pāža tā varētu būt. Jā, brīnišķīgi. Balso par mūsu dziesmu Gribēju būt rockstars. EHR.FM vai EHR aplikācijā. EHR latviešu hiti meklē gada hitu kopā ar Lido. Atbalsta Playtech Live.